mums laukumā ir Petravicka virknējums. Joprojām paliek aizsargi Sorokins un Ozoliņš. Es sajūtu spēles laiku šajā epizodē runāt šiem aizsargiem, bet tāds ir treneru lēmums. Ozoliņš garām! Ripa vārtos! Roberts Petravickis! Šķiet no aizsarga kājas tomēr, jo Roberts atradās aiz vārtu līnijas un tikai no aizsarga kājas Ripa varēja ieslīdēt vārtos, lai kā tas arī nebūtu. Ripa ir vārtos, un tas nozīmē, ka Rīgas Dinamo ir vadībā ar 1-0. Tikai 7 sekundes vajadzēja Rīgas Dinamo komandai, lai izmantotu šo skaitlisko vairākumu. Es neteikšu par abām KHL sezonām, bet šo sezonu visātrāk izmantotais skaitliskais vairākums. Rīgas Dinamo, paskatīsimies vēlreiz atkārtojumā. Petravickis centās raidīt Ripu vārtu priekšā, trāpīja Ripa Dovgaņam, Viktoram Dovgaņam pa kāju un ielidoja vārtos 1-0. Rīgas Dinamo izvirzās vadībā, dubultot savu pārsvaru. Hosa. Uzreiz no iemetiena rāvās uz priekšu Marcels Kosts. Šobrīd esam nostājušies pretinieku zonā, izvietojamies, Ozoliņš. Neveiksmīgi piespēle, bet Ņiževijs. Sorokins, Ņiževijs. Ātrs saspēle, vārds priekšā Santis Ozoliņš. Kosa! 2-0, Marcels Kosa ar metienu augšējā stūrī. Gūst savus 25. vārtus un otros vārtus komandai šajā spēlē. Otro reizi realizējot skaitlisko vairākumu. Es izteikšu līdzotību vārtsargam Nisutinam. Viņš bija tā kā uz nošaušanu izvest šobrīd. Nolikt savā būrī, savos vārtos. Skatāmies vēlreiz. Pirmkārt jau lieliski izspēle. Bet šeit arī jāuzteic mūsu hokejistu izspēli, jo ar ātrām piespēlēm. Praktiski bezcerīgā situācijā tika atstāts automobilīs kvartets un, protams, neatvairāms Marcels Kostas metiens. Lai kā arī nebūtu iemetiens, ir pie Nisutina sargātajiem vārtiem. Roberts Bukarts bija mūsu ekrānos, Latvijas U20 izlases līderis. Un piespēle vārti! Roberts Bukarts šeit. Jāpaskatās atkārtojums. Un Girts Jankupāns cīnījās iemetienā. Lai kā arī nebūtu, rezultāts kļūst 3-0, un šī automobilista ofensīva ir beigusies ar Dinamo gūtajiem vārtiem. To dar redzēsim atkārtojumā. Vai Jankupāns vai Bukarts tādu izskatījās, grūti bija saskatīt skatāmies šeit. Jankupāns iemetienā uzvar, Bukarts vārds priekšā. Ja Bukarts pieskārās Ripai, vai atkal no aizsarga? Drīzāk no aizsarga, tad Jankupānam jāskaita. Izskatās, ka varētu būt arī no aizsarga, bet Roberts Bukarts ļoti veiksmīgi pacīnījās vārtu priekšā un piespied šo aizsargu kļūdīties, lai kā arī nebūtu. Paklausīsimies, ko teiks. Sproks tur apmainās viedokļiem ar pretinieku komandas 24. numuru Ečslavs Čistjakovs. Tiesnesis tikai pakratīja pirkstu. Iguldens! Un Ripa vārtos! Jēkabs Redliks! 4-0! Kritienā! Iesit Ripa tukšos vārtos pēc Maika Iguldena metiena. Redzam, priecīgs arī Julijus Šuplers. Tādu ļoti atraktīvu vārti. Un saņem šo Ripu Oļegs Sorokins. Suvenīrs. Redzam, Jēkabs Redliks pacīnījās. Jēkabam tie pirmie vārti šajā kārtā. Tāpēc arī Oļegs Sorokins saņēma šo Ripu un aizveda savam partnerim. Uz rezervijas soliņa redzam, arī Iguldens kritienā izdarīja šo metienu. Tur vārtu priekšā Arnesons labi nocīnījās, neļāva vēl vienam automobilistu spēlētājam traucēt izdarīt šo metienu.